Tā, nu ko es te esmu pasūtījusi? Detoks komplektiņš. Viens nav man. Vienkārši tagad ir stācies projekts izmaiņa savu dzīvi 90 dienās, jo visi uz pavasara grib būt viegli, smuki un laimīgi. Tāpēc tagad ir jāsāk iet koncepcija tieši, lai uz pavasari visi būtu kā vajag. Otrs detoks ir man. Es īstenībā sāku iet detoks plus, bet, tāpēc, ka man mājās vienkārši visu laiku ir kaut kādi produkti, bet tad man viņi beidzas, tad viņus vajag papildināt, un es vienkārši pasūtīju detoks kasti, jo, komplektā izdevīgāk man tā liekas. Es rēķinājos, bet laikam jā. Un te ir vienkārši visi tie produkti, kas man ikdienā ir ļoti, ļoti vajadzīgi. Kas ir? Viņai ir uzlīme. Blondīne. Tādu. Jauna grāmatiņa. Cik smuka. Nice. Man patīk šās grāmatiņas. Tur ir riktīgi rakstīts par katru produktu un arī lietošanas schēmu. Un tātad, kas te ir iekšā, kas man ikdienā vajadzīgs? Protams, ka ūdens te ir veselo mēnesim. Tagad man īsti nepietiek vairs ar to mēneša paku, jo es arī mazajiem dodu to ūdeni. Tāds lecitīns. Lecitīns vispār ir kaut kāds super produkts, ja. Tas ir smadzenēm. Un viņš atjauno bojātās šūnas. Viņš ir nereāli kruts. Viņi visi varēs. Un Dāvids viņu žļambā un viss ir kā vajag. H-500. Tas ir antioksidants enerģijai un asimilators. Ferments, kas palīdz sašķelt barībiņu. Šito es labi pārbaudīju šajā te Ziemassvētkos viesiem, ar kuriem mēs visu vakaru sēdējām pie galda, izdalīja katram pa asimilatoram. Neviens nečīkstēja, ka puncītis spiež. Tā arī nosēdējām visu vakaru pie galda. Tā. Tad, protams, skudru koku miza. Tas ir vienkārši dabīgais antibiotiķis. Nav iespējams vispār bez viņa dzīvot. Ja jums nav, es nezinu, kā jūs bez viņa dzīvojat. Jo visi iekaisumi, viss reāli, viņš nav brīnum līdzekļu, jā, bet šitas ir tiešām magics kaut kāds. Tad ir pentakāns. Tas ir kālijs. Šis ir riktīgi labs arī enerģijai. No rīta tādu. Viņš tā kā putojošā tabletīte, parastā ūdeni ieliec un no rīta izdzer tādu tā kā enerģijas devu, bet kāpēc es mīlu pentakānu? Jo man vienu brīdi bija tās mistiskie galvas rēboņi, kur neviens nesaprata, kas vainas. Man viņi riktīgi piedēja, jo man viņa, ka uznāca, man vajadzēja, nepilnu stundu tā kā būt divānā un nekustēties, lai pāriet, jo es, tā kā nevarēju paiet, man riktīgi rēba galva. Un kopš es sāku lietot pentakānu, man nav reibusi galva, tāpēc mīlu pentakānu. Tad D-vitamīns, bet tas ir pūšamais, un vienā pūtienā, vienā devā ir 2000 vienības. Tā ka jāskatās, cik jums izraksta jūsu dakteris, un šis ir riktīgi labs, viņam nav ne garšas, viņš ir ļoti viegli lietojams. Un melnais rieksts, šis mums arī ir beidzies, tas ir labs pie attīrīšanas. Jo man jāsāk atkal tīrīt Adams, tāpēc, ka jau pusgads ir pagājis kopš iepriekšējās tīrīšanas, un var redzēt, ka bišķiņš sāk grūtāk tikt galā ar kaut kādām iesnām, kas pielīta, tāpēc jāpatīra. Tāda spirulīna. Spirulīnai, starp citu, tagad ir atlaide. Spirulīna man ir tāpēc, ka Emīlija neēd gaļu, un mēs kaut kad tagad taisījām analīzes. Viņai ir pazemināts dzelzs līmenis, mums viņu vajag dabūt normā. Tāpēc spirulīna ir ideāla. Tā ka veģetārieši droši sūtiet. Un ideālākais sejas krēms ever forever Emu eļļa. To mēs visas 3 meitenes mājās lietojam vienkārši kā ikdienas krēmiņu. Tas ir riktīgi. Arī, ja nav iespējams bez tā dzīvot. Īstenībā, ja man prasītu, kuri ir mani mīļākie Coral Club produkti, es teiktu, bez kuriem es nevarētu vispār ikdienā dzīvot, ja? Ja drīkstētu izvēlēties tikai 3, tad man tie būtu ūdens, šā Emu eļļa
un skudrukoks, jo tas ir riktīgi glābiņš visās situācijās, ja? Un es izvēlētos šos 3, un tad vēl lūgtos, lūdzu, drīkst, es vēl 4. paņemšu, un tas būtu pentakāns. Tā ka jautājums par produktiem rakstiet privāti, lai jums visiem forša dieniņa, bučas!